Čau visiem apsties. Pa logu, kad skatiesit sevišķi mājās, liekas tāds pavasarīts jau, zini, tāds izej ārā, tāds augstumiņš. Izdomāju, kad aizbraukšu uz mūsu laivu piestātni, vai ne, tur patās. Sen nav būts, apstāsimies pretīm krustam Meinarda salai, vai ne, bišķiņ kaut kādu tēmiņu. Vispār ir tā, kad liekas, kam tas jāsī vajadzīgs, tas saprot, šausmīgi no noskaņojuma atkarīgs. Kad mans liekas sūdīgi ir, tad liekas, ka visiem ir sūdīgi. Kad labi ir, tad liekas, kad visiem labi, priekš kam te jārīko. Bet saproti, katram ir savs dvēseles stāvoklis, katram ir visiem, es paskatos, domāju, vajag to jāsī, nevajag, apskatos, tomēr šito raidījumu 800 cilvēki, iedomājas, kas tā ir pa čupiņu, vai ne? 800 cilvēki taisīši, kur apsties makšķernieciņi. Ar laiviņu, atbraukt ielaiž iekšā apsties. Tagad jau viss notiekās. Jau kuģo visumā baigā saule. Baigi forši kaut kā ēniņa apstāties. Vai šita ir ēna? Nē, nav ēna. Tur vīri atbraukuši no copas tieši krāmējās nost visu. Kaut kā šitā atpakaļ gaitā. Es nezinu, kā labāk apstāties, kur un ko. Brīd grozies kā gribi, tas ir tāda saule pretīm, tas ir kaut kas. Asties sīkie pa ledu, jūs bērnībā pa ledu esat, es iepeldēju Daugavā riktīgi sīks būdams, pēc tam līdz kaklam iekšā un aulēkšiem ārā, biju slapjāks pa slapju, toreiz arī vizinājāmies uz ledus. Vēl agrā jaunībā ieliku iekšā bračka, mani tunelī žāvēja, savādāk pa kaklu dabūtu. Izdomāju, ka caurvēja ātrāk es izžūšu. un mani vēl tunelī žāvēja, tā kā tas arī vesels stāsts ir. Jūs nekriticēsiet, gribās iedžubīt, gribās ielīst ūdenī, es nevaru. Leģendārais XC90, redz, kur labāks auto nav. Visas ekstriņas. Kuģi aizmugurē, zivis bagāžniekā aiziet un rekuroliec XC90. Tā kā vieni modelīšies, bet nezinu, kaut kā, kur man labāk apstāties un iedzert vienu kvasiņu. Vai tieši te patās, kā būs, tā būs. Kaut kādu mazo tekstu izrunājam ar jums un ar kuru sāksim. Tas pēdējais no Ērika dāvanas. Man visu laiku brukulīts ar cienāja ar šitādi labs tas tāds atspirdzinošs, tieši ko ārsts izrakstīja. Uz jūsu veselību, draugi. Zacenī nevajag šitādam. Viņš forši ir, patiešām tāds kaut kas interesants. Ko gribu pateikt, ka pie veselības ticas īstenībā daudz netrūka, ka es šodienas raidījumu taisītu Somijā, jo Somijā baigais tur tāds auto izstāde tāda interesanta. Man leiši saka, Jāni, brauc līdzi, es jau no sākuma viņiem piekritu, saproti. Pagājušajā nedēļā es vēl tāds uz slimības gultas biju, vai ne tāds. Viņi otradien man zvanīja. Es saku, es slims, bet es domāju, es būšu uz piekdienu vesels, jo piekdienu viņi brauc ārā, vai ne? Es no sākuma piekritu, es saku, jā, ok, baigi gribās tur tāds interesantais casting, tāda izstāde no visas, gan es citreiz paspēšu, vai ne? Un kaut kā nākošā dienā domāju, jāaiziet ārā līkums, izeju ārā, tāds bezspēks, vispār, zini, tāds, es ar sudi līkumu izeju, tāds pilnīgi kaut kā nav iekšās, bet domāju, dīrsā, es tiem leišiem tā kā būšu pa kājām, tikai ne, es tur varēšu līdzi pajoņot neko, jo viņiem tur tāda programmiņa ar uz turieni, domāju, nafik, tik izčakarēšu. Un arī tad vēl padomāju, zini, kā busiņš 8 leiši, 7 leiši, un man vajadzēs ļoti iemācīties lietuviešu valodu, lai ar viņiem saprastos. Kaut vai es
ļoti daudz jau, kur esmu bijis kopā ar viņiem, tā nav, kad, zini, tikai lietuviešu valodu. Viņi arī ar manīm parunā un viss tā kā vajadzīgs. Bet, ir kā ir, neaizbraucu vai ne. Es domāju, nākošu gadu varbūt obligāti tādu pasākumu nelaidīšu garām, jo kaut kas interesants, un viņi, tādas izstādes it kā te nekur nesot, vai ne, bet tad es padomāju, Lasvegasā es biju uz Sema izstādi, vai kaut kas Igaunijā var būt tāds, kas nebija Sema izstādē, vai ne, un tā es arī samierinājos un paliku mājās, bet ļoti labi sadarīju daudz darbus un tam līdzīgi. Saproti, un tēmiņa varētu būt, katram mums cilvēciņam ir savādāk. Saproti, viens varbūt tagad tās tikai sācis dzert, viņš ir uz zariņiem, viņš domā, nafik šito februāri tizlo, ka tāds tukšuma sajūta, saproti, tad labāk nodzert un sākt ar martu jaunu skaistu dzīvi, vai ne? Tas varbūt arī pareizi, vai ne? Es pat nezinu, jo tagad man Paganini, vai ne, ceturtdien, es neteikšu, ka cilvēki baigi rautos pie manīm pastīties, paklausīties itāļus un vēl kaut ko, tāds klusums, tāds, saproti, tāds, varbūt arī tauta ir tagad tāda, saproti, kaut vai skatoties, ja kaut kāds teātris notiek, vai kaut kāds biļete maksā kaut kur 30 un vairāk, vai ne, un pilna tauta, gandrīz visa zāle izpirkta, visi izpirks ir, es nesaprotu, kā notiek, varbūt tās tagad pavisam savādāk kaut kā tauta dzīvo, tādi pasākumi privātie vairāk vispār nav aktuāli. Goda vārds, jo tas viss mainās, vai ne, tāpatās kā kādreiz ārzemēs brīnījās, kur tāds Voyager klubs, kur viņi visi brauc, kāpēc viņiem jābrauc. Es jūtu, ka pie mums būs tieši tas pats drīz, ka katrs tusēs atsevišķi, saproti, un tādas kopības sajūtas vairs nebūs pat tūmās, jo tāpēc, kad tāpatās es arī, pieņemsim, lai atpūstos, es negribu Latvijā, ja man gribās kaut kur izbraukt ārpus, kaut uz Lešiem, kaut uz Igauniju, kaut tam līdzīgi, vai ne, un tāpat es domāju, kad arī ir ārzemniekiem, vai ne, kas ir Leši, Igauņi, vai ne, tas pats Igauns Ainis, viņam arī tas savs klubiņš ir, vai ne, bet viņš tusēja vairāk ar latviešiem un ar lietuviešiem, vai ne, kaut kas tāds, viņam pat vairāk interesē tādi mūsu pasākumi, nekā viņu pasākumi. Kaut kāda tāda tēmiņa, kā šito visu sasaistīt kopā ar skaidro un smuko dzīvi, es pat nemāku izstāstīt, jo, ja saproti, tas arī tāds, viss jau arī baigi atdurās naudā, jo var redzēt, kad arī visur, kur tu skaties, saproti, tas pats ziemas komunālie visi maksājumi, vai ne, viss tas katram cilvēkam ir kaut kāds savs budžetiņš, kaut kas ir aprēķināts, un viņš nevar ne soli pa kreisi, ne pa labi, ne pa ko. Vienīgais ir vinnēt kādu loteriju vai kaut ko tam līdzīgi. Kaut kāda tāda mana gripas epidēmija beigusies ir un jūtos ļoti, viss ir ideāli, viss ir kārtībā uz strīpas katrā ziņā, kad jūs man parakstījāt, arī daudzi pazvanīja. Tieši tāda gripa, visi ir nedēļu nogulējuši vairāk mājās un pēc tam sākuši kustēties. Cits ātrāk, cits vēlāk, bet principā 10 dienas ir sūdīgi no šitādas gripas. Es nezinu, vai tagad tās visi jau ir pie veselības vai nav pie veselības. Un kā tas notiekās. Es vēl te pāriešu tieši iegāju iekšā un skatījos komentārus. Saproti, cilvēciņš, to vai es ieiešu un tad skatīsimies. Reku Džeks raksta, kā tu pārtrauci lietot alkoholu? Es cīnos ar alkoholu, divas tiesības mašīnas nodzēris, alkohols slikta lieta ļoti. Es jau tur 10 reizes esmu teicis, ka tas man arī bija tā, kad es kaut kādas reizes 5 taisījos atmesdzeršanu. Saprot, man pat bija tā, kad es kaut kādu brīdi esmu nedzēris. Kaut vai pēdējā laikā visu laiku domāju, oi, nē, es pats tikšu ar sevīm galā. Nevajag man nekādu, tur papildu nekādus kodēšanas, neko. Es pats vienreiz jau 7 gadi nedzēru, priekš kā man tas otrais. Un saproti, un es gāju, vai ne, uz to,
Un tāpat, protams, paiet kaut kāds laiks, 3 mēneši nedzer, atkal kodiens, atkal, un saproti, pēc pēdējā kodiena, tad, kad es biju viss jau zils, tur riktīgi nodevis, tāds, kad, tur bija, melnais, vienkārši melnais stāsts, tas pēdējais man arī kaut kādu mēnesi, man liekas, ilga, vai ne, ar visiem pulveriem un ar visām štelītēm, un kā es atbraucu no Kačkas, vienkārši saproti, man nebija 2 domu, es aizbraucu uzreiz pie Faļkovu un uz mūžu iekodējos. Es sapratu, ka es nevaru, izdzīvojis esmu šitanī reizē, tas arī pēdējais, un man tā liekas tā kā sauciens, vai ne? Saproti, un cilvēki arī, redzi, tu arī raksti 2 tiesības esmu nokodis, vai ne? Man tāds baigais, nelabais piemērs ir, vai ne? Arī, saproti, es pieļauju, ka normāls džeks, jā, bija, saproti, un arī tāpatās kodienā iekodis, vai ne, un pie stūres sēdās, bet vienkārši nepaveicās, bet uz gājēju pārējais, uzbrauc gājējiem, bet un tika būrī iekšā, saproti, pasaka, vai tas ir sauciens pēc būra, vai tam līdzīgi, saproti, tas ir, nedod Dievs tādu kaut kādu nelaimi piedzīvot, saproti, tāpēc kaut kādīgi, es pat nemāku izteikt, bet saproti, kamēr tu neesi sūdos līdz ausīm, kamēr tu pats to neesi sapratis, tev neviens to neiestāstīs, saproti, tev vienkārši saproti, ka tev pašam kaut kāda tādam klikšķītim jānotiek, vienkārši pats kaut kā pierādi sev, saki, apnicis, saproti, jo tev dzīvē daudz kas mainīsies, saproti, man arī tā likās, saproti, kā es atteikšos no dzeršanas, visi čomaki, viss tas, un vienkārši kā man kaut kādu raslabuhu ķert, jo es pieradis, vai ne, kaut kas neiet, uzreiz iekapā, saproti, un it kā viss ir, saproti, tādī pašā, zini, kaut kādā vakarā tu aizbrauc, tu saproti, ka tevi pilnīgā dirsā, tur biznesā, tur tas, un tu atkorķē vaļā, saproti, un tu jau kā pirmo malciņu iedzer, vai ne? Uzreiz, tev pilnīgi smadzene savādāk, liekas, nav jau viss tik sūdīgi, man tur ir tas, es tikšu, saproti, un tu tādī bišķi reibonī saviņā, tu savelc tikai tos galus, kurus tu gribi savilkt, a tos galus, kurus tu negribi, tos tu nemaz neredzi, saproti, un tev tu liekas tā kā tādā ilūzijā, vai ne, un ko es darīšu, saproti, kad es nedzeršu, vai ne? Afigena, daudz ko ir darīt, saproti, es uzreiz kā atmetu dzeršanu, kaut vai teicu, es iemācīšos montēt video, taisīšu kaut kādus blogus un tos pašus kodienus, ko es 2 nedēļas pieņemsim pakošu, es nezinu, es pieļauju domu, ka tu varbūt tās vienu dieniņu padzer, 5 dienas, 6 dienas, svētdienu un nedzer, vai ne, nav tie dziļie kodieni, vai ne, bet tas lietas būtību nemaina, tas varbūt pat vēl ir sliktāk nekā, ka tu nokod un pēc tam kādu laiku nedzer kaut kādus mēnešus, un tu jau redzi savu skaidro dzīvi, ka tev viss iet uz augšu un viss iet labi. Un saproti, atrast sev tādu alternatīvu, man šausmīgi, un es apņēmos to, ka tās 2 nedēļas pieņemsim, ka es kodienā, es iekāpu mašīnā un vienkārši kaut kur aizbraucu, saproti, vienmēr tu vari atrast, tev ir noteikti kaut kāds hobijs, kas tev pašam patīk, un vienkārši, apmēram to, ko tu nokapā, bez žēlastības ieliec to, kas tev patīk, vai ne, vienalga, tas var būt, saproti, rāpties, peldēt, atpūsties, sēdēt ar meitenēm burbuļvannā, tikai nekost, visu to var izvēlēties, vai ne, un kaut ko tā, jebkurā gadījumā, tas būs labāk, un saproti, un tad jau, kad tu sāksi skaitīt dieniņas, vai ne, cik tu nekod, vai ne, mēnesis, 2, 3, tu jau sāksi just pats savas izmaiņas, un kas tev dzīvē patīk, un bišķiņ savādāk savu dzīvi nostelēt, un viss tur izbīdīsies, bet saproti, kā tu pārtrauci lietot, vecais, neviens tev nepalīdzēs, tas tikai ir tavās rokās, tas tikai ir tev. Veselību, izturību, turies, Vjačeslavs, tās man draugs, viss kā vajadzīgs, paldies, jau esmu atgriezies, sākšu sportot visu tā kā darīt, peldēt, viss būs forši, galvenais, februāris, marts, aprīlī, tad jau ir izstāde, tur viss notiksies, vasariņa atnāks un viss būs skaisti.
Jāni jādzer daudz karstu tēju, jo vairāk, jo labāk jāskalo kaklis ar sālsūdeni. Jā, tieši tā, es zinu, pat paņēmu, tās vienu tēju priekš bronhiem, otru priekš plaušām arī, patiešām daudz dzēr un kaut kā, izgāja, bez nekādām antibiotikām tiku uz strīpas no tās gripas, ja kāds tagad tās slimo, tad vienkārši kaut kādā, nezinu, man liekas, ka 6. dienā sāk temperatūra pazust, nav vairāk temperatūra vakaros, un tad jau tu varbūt sāc uz veselību, bet toši 6 dienas kaut kādas sūdīgi bija. Februāris ir iestājies ar gripu, kā jau tu teici, no rītiem 3,7 un 2 un pēcpusdienā 3,8, jā, un saprotam, kad šitais video iznāca, man viens draugs pazvanīja, otrs arī jau nedēļu nogulējuši un aizgājuši darbā, tā kā tāds gripinieks, tas ir neizbēgama lieta gandrīz, vai ne? Ja slims, guli, dzer un mīs, laikam tā bija domāts. jā, tieši tā arī izdarīja. Es apslimu ar nezinā ko. Gan jau tas pats vecais, nekas cits nevar būt, vai ne? Nu ko, februāris, es nezinu, mēs tāpatās, saproties, neskatoties uz visu, ko kluba izbraukums ir 24. vai 22. uz Pērnavu, uz Spāru, saprot, tāpat cilvēci, viņi kaut kādi 8 jau ir pieteikušies un brauks, tā kā viss nav slikti, tā kā, es domāju, jebkurā gadījumā kaut kādā veidā mēs šito ziemu būsim, jo apsties šitā, kaut vai saulīte, labi ir augstums nežēlīgs, bet saulīte ārā spīd, saproti, tev jau bišķiņ noskaņojums ir savādāks, zini, tāds dzīves prieks un tam līdzīgi. Es nemāku, saproti, tagad tās arī tāda tēmiņa gandrīz vai pašam, saproti, tas galvā tā īsti basjasī neliekās kopā viss, bet atkal mēs kārtējo reizi visu esam pa lielam izrunājuši, vai ne? Un kaut kā, tagad nevarētu iedomāties, no maniem draugiem arī neviens tagad tās nekoši, bija te pakotis paziņa, vai ne? Tas arī, saproti, tur ir savs rituāls, tur pat nevar būt savādāk, vai ne, tur tāpatās, vai ne, viņš arī dzer tad, kad neviens nedzer, bet, no maniem apkārtējiem, kas, zini, tā, visi kārtībā, visi ir uz strīpas, visi ir darbos kaut kādajos, un zini, akal mēģina sadzīt visu to, laikam nodzer to rokās, un viss tāds klusums apkārt. Ko es vēl jums varētu pateikt? Neko, ko turamies mēs līdz nākošajai svētdienai, vai ne? Uzrakstiet kaut ko tam līdzīgu. Kā jums, ko jūs un kas jums? Un es izdomāšu, man bija tāda tēmiņa, gribējās visu laiku uztaisīt, zini, tēmiņa, bet tāds, zini, ir neveiksmes brīdis, vai ne? Tāds, kad kaut kāda melnā svītra, kas saka, vai ne, gribējās pat tādu uztaisīt, bet zini, kad tāda pašam tāda baltā svītra, nav nekāda melnā svītra, tā diezgan grūti par tādu tēmu runāt, zini, parasti tā tēma, kas tev pašam ir sasāpējusi, to tev vieglāk ir izrunāt, izanalizēt, nevis tagad apspriest kaut kādu tēmu, ar kuru tev pagaidām viss ir labi. Draugi, gari nerunāšu uz jūsu veselību, uzrakstat jūs kādu vārdiņu, iesakat jūs kādu tēmiņu, ko mums vajadzētu izrunāt. Padomāsim, turamies visi kopā, basjasī, lai notiekās, lai turpinās, un viss būs labi uz jūsu veselību.